Katru sestdienu 10:30 no rīta kanālā Rīga TV 24 automotorādījums numur 2. Rīta raidījumā šī gada ceļu satiksmes negadījumu statistika, paredzētas izmaiņas autovadītāju apmācībām, Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas informē, bonus malus sistēma. Autokadas akumulātori ražot Vācijā vieglajiem un kravas auto. Autokada garantē. Ja mēs vēlamies iegūt ieskatu par kādiem procesiem īsākā vai garākā laika periodā, mēs vēršamies pie cipariem. Bet cipars šī reizē visvairāk zina un pētījuši ir statistiķi. Un tā, lūdzu, kāda izskatās šī gada velo moto sezona, kur faktiski jau, manuprāt, ir, lielākai daļai šo divriteņu transporta līdzekļu vadītāji ir beigusies. Ja runājam vispār kopsumā par satiksmes drošību Latvijā, tad var teikt, ka pēc pirmiem 9 mēnešiem rezultāti nav īpaši spīdoši, jo ir pieaudzis gan kopējais negadījumu skaits, tas ir pa 5,4%, gan arī negadījumu skaits par cietušiem, gan nav daudz, bet par 0,4%, kā arī ievainoto skaits par 0,3%. Un bojā gājušo skaits samazinājies ir salīdzinot ar pagājušo gadu par 5,6%. Bet tas ir salīdzinot ar pagājušo gadu, ja skatāmies ar 11, 12, 13 gadu, tad mums apmēram pa 5% vēl ir vairāk bojā gājušo. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs esam labākā pagājušā gadu, bet vēl atpaliekam no iepriekšējiem gadiem. Vai šogad samaitāja tas augustu mēnesis, kur bija tiešām traģiski daudz šo traģisku atgadījumu? Principā augusts kopā ar janvāru kopā 50 bojā gājušos no visiem iedelpt. Janvārī bija 21, augustā 29. Bet var teikt, ka, ja runājam par velosipēdistiem, motociklistiem, mopēdistiem, tad tā relatīvi runājot, viņi uzvedušies šogad ir diezgan godīgi, jo bojā gājušo velosipēdistu skaits ir pa 3 mazāks nekā pagājušajā gadu 9 mēnešos. Ievainot gan ir pa 21 vairāk, pagājušajā gadu bija 429, šogad 450. Motociklisti ir par 3 bojā gājušiem mazāk, kā arī ievainot ir pa 18 mazāk. Mopēdis ir tādā pašā līmenī, praktiski 6 bojā gājušie, pagājušajā gadu 6 šī. Tā kā var teikt, kad šie transporta līdzekļi ir uzvedušies relatīvi godīgi. Protams, mēs nevaram teikt, ka labi uzvedušies, jo ir pietiekoši liels skaits bojā gājuši un ievainotie. Man jāatzīmē arī no šīs grupas ir gājēji. Arī gājēji bojā gājušie skaits ir samazinājies no 43 pagājušajā gadu uz 32 šogad. Ko nevar teikt pa oktobri. Oktobris ir diezgan traģiski sācies, un jau 5 bojā gājušie gājēji, un 4 no tiem es zinu, ka ir tumsā. Manuprāt, ja neparādīsies sniegs savlaicīgi, tad šie cipari varētu būt ļoti skumji. Ne tikai sniegs, arī man liekas, ka pagriezīsim stundu uz apakaļ, mums būs pa stundu ātrāk tums, un tas viennozīmīgi ietekmēs šos negadījumus, jo principā lielākoties viņi notiek vakar krēslā, nevis no rīta. Ja skatāmies šogad, tad tas ir 4. vai 5. gads pēc kārtas, ka pieaug vieglo vadītāju un pasažieru bojā gājušo kopskaits. Ja pagājušajā gadā 9 mēnešos bija 63, tad šogad 9 mēnešos jau ir 68. Pie tam neskatoties uz to, ka pagājušajā gadā bija 3 smagi negadījumi, 4 bojā gājušo. Līdz ar to šī problēma paliek no gada uz gadu, un pie tam apmēram 50% no viņiem ir viena transporta negadījums. Cienītie gājēji, cienītie braucēji, gan ar velosipēdiem, gan ar automobīļiem. Atcerieties, ka atstarotāji, drēbītes ar atstarošiem elementiem ir obligāti visiem. Sākot jau no autovadītāja, kas izkāp no automašīnas tumsā, nemaz nerunājot par velobraucējiem un kājā gājējiem. Tumsā vestes, lukturīši, kā saka, sargājiet sevi, un tad arī pārējie jūs nosargās. Melnā gada laikā, pa melnu ceļu, kāja melns cilvēks. Un melnā statistika gatavojas vēl vienam melnam ierakstam. Bet par laimi cilvēkam bija balta atstarojoša veste, redzams tātad dzīves. Maigoni ilgais? Vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez augstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā.
tagad jāmaksā. Es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Es domāju, katru dienu esot pie transporta līdzekļu stūres, gandrīz viss iesaucās. Kā viņš brauc? Ko viņš tur dara? Vai viņš tiešām nav mācījies? Jā, brīžiem liekas, ka viena liela daļa autovadītājiem tiešām neko nav dzirdējuši par satiksmes noteikumiem. Vai ir dzirdējuši galīgi garām ejot. Dabiski visus mēs nepārmācīsim, bet varbūt vismaz ķersimies pie jaunajiem. Satiksmes noteikumu zināšana un viņu ievērošana, tāpat arī sekošana zināmiem tomēr drošas satiksmes principiem un kulturālai uzvedībai uz ceļa. Tas gluži nav viens un tas pats, diezgan būtiska atšķirība, jā, bet, protams, arī vadītāja sagatavošanā vienmēr ir ko darīt, lai šo sistēmu, lai šo situāciju uzlabotu. Un pašlaik ir spērts diezgan būtisks solis, ka mūsu darba grupas darbs, kas tika veikts kopā ar autoskolām, ir vainagojies un ir spērts nākošais solis. Ministra kabinetā pašlaik valsts sekretāra sanāksmē ir izsludināts grozījuma projekts tiem noteikumiem, kas tieši regulē šos vadītāju apmācības jautājumus. Un tie būtu? Šeit ir vairāki tādi galvenie virzieni, par ko varētu runāt, bet, ja mēs patiešām par pašu galveno, tad pirmkārt par apmācības saturu, protams. Teorētiska apmācība mums tiek papildināta ar jaunajām apmācību tēmām, jaunajiem apmācību priekšmetiem, kā, piemēram, bīstamības prognozēšana, citu satiksmes dalībnieku uzvedības īpatnības, to atpazīšana. Diezgan būtiskas zināšanas, kas katram vadītājam būtu nepieciešams, jo bieži vien ne jau tā formālā satiksmes noteikumu normu ievērošana ir tā, kas garantē satiksmes drošību, bet patiešām tas, ka cilvēks laicīgi ir spējīgs atpazīt tās situācijas, kur kaut kādas potenciālie riski var rasties un attiecīgi uz šiem potenciāliem riskiem arī reaģēt. Visbiežāk tā darbība nav nekāda sarežģītā, vienkārši jāatlaiž gāzes pedāls nedaudz tajā brīdī vai jāpiebremzē. Vai braukšanas eksāmeni saskars šīs izmaiņas? Jā, protams, braukšanas eksāmenā mēs jau pašlaik vērtējam, kā cilvēks uzvedās satiksmē, ne tikai to, kā viņš ievēro šos satiksmes noteikumus, bet arī to, kā viņš saprot šo ceļu satiksmi, kā viņš reaģē uz satiksmes situācijas izmaiņām, vai viņš patiešām reaģē kaut kādā veidā, ja tur priekšā ir tā gājēja pārēja un viņai tuvojās tas gājējs. Bet, ja mēs runājam par braukšanas apmācību, tad arī braukšanas apmācības skar zināmas izmaiņas, un viena no tām izmaiņām ir tāda, ka tiks palielināts minimālais apmācības stundu skaits. Ja mēs runājam par to populārāko, ja B kategorijas vadītāju apmācību, tad minimālais stundu skaits tiek palielināts no 14 uz 20 stundām. Kāds varētu teikt, ka ļoti maz, un ka tas tāpat ir nepietiekoši, un šim viedoklim arī savā ziņā var piekrist. Bet, kā rāda mūsu CSDD pieredze, tad pašlaik tie cilvēki, kas nāk mums uz vadīšanas eksāmenu, viņi jau ir nobraukuši lielākā tiesa vairāk nekā šīs minimāli noteiktās stundas. Lielākoties viņi ir pavadījuši apmācību procesā apmēram 30 vai 35 stundas. Un vēl arī ir jāņem vērā tas, ka mums Latvijā ir atļauts tāds pasākums kā individuāla apmācība, ko mēs arī popularizējam no savas puses, jo, protams, ka šo pieredzi, kas tiek gota apmācības laikā, šīs nobrauktās stundas jau iemaņa automātiski, kas tiek gūts šī procesā, nevar aizstāt nekas. Un gadījumā, ja patiešām šim pretendentam ir bijusi iespēja
mācīties individuāli, vai no ar savu tēvu, vai brāli, vai kādiem citiem radiniekiem, tad šī gadījumā viņam nebūs tomēr šīs liekās stundas jāpavada autoskolā, nebūs vienkārši jāvizinās ar instruktoru un jātērē savu naudu, bet viņam tad varētu arī pietikt ar šīm minimālajām 20 apmācības stundām. Iepriekšējos gados salīdzinoši daudz esam stāstījuši par bonus malas sistēmu. Bet esmu noteikti pārliecināts, ka ne visi transporta līdzekļu īpašnieki un vadītāji Lāgā atcerās, kas tā tāda un kāpēc. Tikko ir notikusi bonus malas sistēmas pārreikins, un līdz ar to, es domāju, būtu pats laiks mums kopā ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja priekšsēdētāju Stengreviča kungu pirmkārt izstāstīt, atgādināt, kas tā bonus malas sistēma ir un kas tas par pārreikinu un kāpēc. Bonus malas sistēma strādā mums jau no 2006. gada, un sākot no 2009. gada tā ir pilnīgi automatizēta. Tā ir riska izvērtēšanas sistēma. Principā apdrošinātājs, balstoties uz šo te bonus malas klasi, kas tiek iegūta, saņem informāciju par šo te klientu apdrošināmo un, protams, tādējādi koriģē cenu. Ja klients viņam šķiet labs, tad cena ir zemāka. Ja klients viņam liekas, netika labs, tad cena ir lielāka. Principā tā sistēma ņem vērā divus parametrus. Viens ir, cik jūs izraisat negadījumus, un otrs ir, cik jūs regulāri drošināties. Par negadījumiem runājot, tiek ņemta vērā pēdējie 11 gadi, tad ļoti garš periods. Un par apdrošināšanas esamību ir tā, ka, lai jums tā klase būtu cerības, ka viņi paceļās, būtu jābūt apdrošinātam vismaz 9 mēnešiem cilvēkam. Tā kā šos divus parametrus saliekot kopā, mēs iegūstam bonus malas klasi, kas tad arī raksturo šo te klientu. Cik klases ir bonus malas un kāda ir tā hierarhija? Jā, kopsumā ir 17 klases. No 1. līdz 5. klasē ir tās sliktās klases, zemākās klases, kad apdrošinātājs, es teiktu, skatās uz klientu nedaudz šķībi. Šim te klientam visticamāk ir bijuši daudz negadījumi, jā. Un tad ir 6. klase, kas ir tā kā sākuma klase, kad, ja cilvēks, nav zināms klients apdrošinātājiem, tad viņš saņem šo te 6. klasi, un pēc tam jau ir jau tādas kā bonus klases, paaugstinātās klases no 7. līdz 17. Kas, protams, tiek iegūts daudz gadu garumā, un tad raksturo jau šo te braucēju kā ļoti tādu pozitīvu braucēju. Bez šaubām vairāk iespaido iekļūšana satiksmes negadījumos, nekā tā pozitīvā rīcība, ka vairāk par 9 mēnešu gadu apdrošinās. Transporta līdzekļu vadītāji īpašnieki ir ļoti dažādi. Daudz no viņiem iekļūst negadījumos, daudz neiekļūst. Un, protams, tas viss tiek raksturots ar šo te bonus malas klasi. Cilvēks ir tikko kļuvis par bonus malas objektu apskates, no kuras klases viņš sāk tad? Jā, tad sāk viņš no 6. klases, un būtiski ir tas, ka varbūt cilvēki, kur rīcībā ir vairāk transporta līdzekļu, tad visiem šiem transporta līdzekļiem tiek piešķirta viena klase, ja tā ir sākuma klase, tad viņš tikai sāk drošināties, tad tā ir 6. klase, ja viņš brauc bez avārijām, tad tās klases aug, bet viņas aug uz visiem transporta līdzekļiem. Var augt maksimāli reizi gadā, bet tas nenozīmē, ka katru reizi šī klase aug, jo tomēr jāskatās, cik negadījumi ir bijuši beidzamos 11 gadus, un jāskatās arī, cik jūs regulāri drošinieties. Tad, ja regulāri drošinās un negadījumi nav, vismaz reizi gadā klase kāp uz augšu. Un pieņemsim, ja tagad no 2006. gada līdz nākamā gada oktobrim man nebūs bijis neviens negadījums, tad man faktiski jābūt vai 16. vai 17. klasē. Un vēl ir noteikumi, ka es esmu regulāri visu laiku, visus šos 10 gadus regulāri visu gadu apdrošinājis. Un tāda situācija ir. Mums ir daudz klienti, kuri ir jau 17. klasē, tātad maksimālajā klasē, bet, protams, jāņem vērā to, ka, ja ir viens negadījums, uzreiz jau tā klase samazinās, jo apdrošinātāju viedokļu skatoties ir ļoti nepieciešams šos te klientus tā kā diferencēt. Tie, kas, iekļūst negadījumos, un tie, kas neiekļūst, kuri bīstamāki un kuri nav tik bīstami. Vai šeit ņem vērā to, kas ir vainīgs satiksmes negadījumā, ja tur viens man ieskrien aizmugurē, un mēs abi divi esam uzreiz iekšā, ir tam ieskrējējam, man uzreiz ir bonus malas mīnus.
Šeit viennozīmīgi tiek ņemts vērā, vai jūs esat vai neesat vainīgs negadījumā. Vienīgais, kas varbūt tās rada, teiksim, tādas varbūt neskaidrības cilvēkiem, ir tie saucamie dalītās vainas gadījumi. Kad, ir abi cilvēki tomēr bijuši pie vainas, jo diezgan bieži ir tā, ka tā avārija notikusi ir tāpēc, ka viens kaut ko nav tā izdarījis un otrs tā ir izdarījis. Tad arī šajā gadījumā abiem šī klase tomēr šis negadījums tiek ieskaitīts un līdz ar to tā klase var kristies. Vai vispār negadījumi tiek dalīti smagākos un vieglākos negadījumos, reiķinot bonus malas klasi, jeb vienalga negadījums un pa kaut kādu noteiktu, skaitli, koeficientu. Runājot par bonus malas klasi, negadījumi netiek dalīti pēc smaguma, bet tas nenozīmē, ka apdrošinātājiem šī informācija nebūtu pieejama. Tas ir atkarīgs no apdrošinātāja, vai viņš ņem vērā šo smagumu vai nē, bet, ja mēs runājam tieši par klasi, par šo cipariņu, ko mēs iegūstam, kas raksturo katru klientu, tad šis cipariņš neietekmējās no tā, cik negadījums ir bijis smags. Vai jūs, piemēram, tur nodarījāt zaudējumus kaut kādai lepnai mašīnai, vai jūs uzbraucāt cilvēkam, tas neko nemainīs, jums tiks ieskaitīts viens ceļu satiksmes negadījums. Ja es pareizi saprotu, tad tas vai ņems vērā to smagumu un tās izmaksas, tas ir atkarīgs no konkrētā apdrošinātāja. Tas ir atkarīgs no konkrētā apdrošinātāja, un tas nav tā kā bonus malas ietekmējošs faktors. Tas ir vispārīgi kopējais cenu ietekmējošs faktors, bet nav atkarīgs tieši, nav iekļauts bonus malas sistēmā. Kā ja mēs sižeta sākumā minējām, bonus malas klase reiz gadā tiek pārreikināta. Tas tikko nesen ir noticies. Jā, tas notikās 15. septembrī, un, protams, cilvēkam tas kļūst aktuāls droši vien tajā brīdī, ka viņš iegādājās polisi. Tai pašā laikā, droši vien, kad ir interesanti varbūt arī zināt, vai šajā gadā konkrētam cilvēkam ir vai nav samazinājusies vai palielinājusies bonus malas klase, tad tas ir iespējams apskatīties mūsu mājaslapā www.ltab.lv, kur tad mēs varam redzēt, ievadot konkrēto personas kodu, konkrēti par šo cilvēku, viņam piešķirtās bonus malas klases, vienu uz vieglo, vienu uz autobusu. Tur arī var redzēt to, kurā gadā jums ir šī klase palielinājusies vai samazinājusies. Un pats būtiskākais var redzēt arī to, vai jums ir bijuši negadījumi un informācija jau par šo negadījumu. Un droši vien, ka tas diezgan būtiski tajā gadījumā, ja jūs savu transporta līdzekli uzticiet lietot arī citiem cilvēkiem, tad tādā gadījumā varbūt tās jums pēkšņi parādās kaut kāda informācija par negadījumu, par ko jūs varbūt tās kā auto īpašnieks ne līdz galām bijāt informēts. Vai bonus malas klases aprēķināšana privātam transportam, kā mēs visu laiku līdz šim runājam, atšķirās, no bonus malas klases aprēķināšanas firmas automobīļiem? Tur ir, protams, nianses, algoritms ir nedaudz savādāks, bet tie galvenie principi darbojās tādi paši. Jāņem vērā vienīgais, ja mēs runājam par vērā ņemamiem autoparkiem, tad, protams, kad viņiem katru gadu notiekās negadījumi. Un tas nav nekas īpašs. Šeit mēs varbūt salīdzinām autoparks savā starpā, un vienam, piemēram, ir 2 negadījumi, un otram ir 10 negadījumi. Tad, protams, tas ar 2 negadījumiem ir daudz interesantāks priekš apdrošinātāja, un kuram tam var piešķirt arī lielāku atlaidi cenai, līdz ar to, tās nianses tomēr tur pastāv. Un nav tā, ka, 100 autobusu un viens Fedots uzstājas avāriju un uzreiz visiem pāriem 99 ir bonus malas klases pagalam. Jā, tas ir ļoti labs parametrs, ja mēs ņemsim uz 100 transporta līdzekļiem vienu avāriju gadā, tas būtu ļoti labs rādītājs. Bet tas neiespaido pārējo tur es domāju, viņš iespaido, bet tur var būt situācija tāda, ka viņš ir tik pozitīvs rādītājs, ka viņiem pat aug šī bonus malas klase pārējiem transporta līdzekļiem, jo tikai viens negadījums bija. Atstarotāji dzīvo ilgāk. Ja esi gadījies tumsā uz ceļa nejauši, visdrīzāk tev līdzi ir mobilais tālrunis. Izmanto to, parādi citiem, kur atrodies. Latvijā vairojas noziedzība. Kas tur? Policija? Parādu piedzinēji. Mani taču brīdināja, lai nopērku octa, bet es muļķis nepaklausīju.
Saskādēja priekšnieku lepnu autiņu un tagad jāmaksā. Kas tagad būs? Kaimiņi, iedod kādu šķipsniņu sāls. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Nav ne lāgā 2 nedēļu pagājušas, ka šī pašā vietā ar autokadus galveno priekšnieku Ozoliņu kungu sēdējām, un mūsu saruna beidzās ar vārdiem nekad nesaka nekad. Tā viņš man atbildēja uz to, kad es prasīju, vai gadījumā autokadi nedomā sāk kaut ko ražot, kaut kāds rezervdaļas. Lūk, šodien ir parādījušies autokadā akumulātora, autokadas uzraksta Ozoliņu kungs. Tā ražošana tomēr ir uzsākta. Viņa ir uzsākta, akumulātora ražošana, bet, protams, viņa nav uzsākta šeit uz vietas, viņa ir uzsākta Vācijā. Un pēc mūsu pasūtījuma tiek ražoti tiešām mūsu uzturē kvalitatīvi akumulātori, kuriem mēs arī nemaz nekautrējamies pielikt savu nosaukumu klāt. Tātad viņi ir glīti, un ne tikai glīti, bet arī kvalitatīvi. Tieši tā. Ja mums būtu kaut mazākās šaubas par šo akumulātoru kvalitāti, mēs nekad šiem akumulātoriem neliktu virsū savu vārdu, savu nosaukumu. Kādu veidu akumulātori, cik veidu viņi ir? Akumulātori ir paši populārākie, gan tādi, kurus var izmantot vieglajam transportam. Tie ir 60, 74, 100 amperstundu akumulātori, kas ir bez apkopju. Protams, ir arī tādi, ko var izmantot vidējas klases, teiksim, 140 amperstundu. Bet, protams, mūsu galvenā joma ir kravas automašīnas, un šeit mums ir gan 180, gan 225 amperstundu akumulātori, kas ir heavy duty, un ar kā super heavy duty ir, kas ir 190 amperstundu un 240 amperstundu akumulātori. 108, 225 ir tādi, kuriem ir nepieciešama apkope, bet tieši šie super heavy duty ir bez apkopja. Autokada ar akumulātoru tirdzniecību, it īpaši ar smago automobīļu akumulātoru tirdzniecību nodarbojas, man liekas, gan, ja ne no pašiem saviem sākumiem, bet tie klejojumi un meklējumi dažādos ražotājos, dažādās valstīs ir bijuši diezgan gari tie klejojumi. Jā, akumulātori, tāpat kā citas automašīnām nepieciešamas daļas, mums ir bijuši, protams, no pašiem pirmsākumiem. Esam izgājuši, pārbaudījuši un piedāvājuši daudz dažādu ražotāju akumulātors, un vienmēr esam centušies iet tieši uz to, kas mūsu klientiem būtu nepieciešams, lai varētu braukt bez jebkādām problēmām, bez jebkādām pūlēm, un vienmēr iedarbināt nepieciešamo braucamrīku jebkādos laika apstākļos. Un es domāju, ka patreizējā momentā, ņemot vērā šo mūsu pieredzi, tomēr mēs esam nonākuši pie Varta un autokadas akumulātoriem, kur, es domāju, kopā savienot gan kvalitāti, gan arī konkurentspējīgu cenu. Viens no iemesliem, varbūt, kāpēc mēs šī brīdī esam nonākuši pie šāda kopsaucēja, ir tas, ka patreizējā momentā, vienkārši ņemot vērā autokadas tīklu, mēs esam spējīgi tieši šiem ražotājiem pieprasīt optimālo daudzumu, lai mēs iegūtu arī optimālo cenu priekš mūsu klientiem. Jūs tikko piesaucāt autokadas tīklu, tātad tie ir 24 veikali Latvijā, 5 Lietuvā un 5 Zviedrijā, kur būs iegādājumi autokadas akumulātori. Tirgosiet arī citiem tirdzniecības tīkliem, ja tikai savējā autokadas tīklā? Nē, plānos tikai autokadas tīklā, jo katrā ziņā šā vai tā mums tas tīkls ir diezgan plašs, un esmu pārliecināts, ka interesantiem par šiem akumulātoriem viņi būs pieejami jebkurā vietā. Nobeigumā, kā vienmēr, es gribētu atgādināt mūsu devīzu moto, bet šoreiz mazliet pārfrāzētu, kad parasti es saku nāciet, brauciet, bet šoreiz es gribu teikt nāciet, un mēs priecāsimies, ja ar augstā ziemas rītā mēs palīdzēsim jums braukt. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.